Es nebiju nekad iepriekš tā darījis. Tagad pamēģināšu pēc kaut kādas speciālas sagatavošanās un pēc skripta rakstīšanas vienkārši pastāstīt, kas te notiek. Tātad, janvārs tas ir ideālais laiks, kad latviešiem vajadzētu braukt uz Indiju. Februārs, protams, decembris, novembris arī, lai pagarinātu Latvijas vasaru. Viesnīcas ir visādīgas. Jūs varat dabūt viesnīcu par 5 eiro, un jūs varat dabūt viesnīcu par 50 eiro un tā tālāk. Motociklu noma nav nekāda baigi lielā problēma. Vajadzētu starptautiskās vadītāja tiesības tomēr sagādāt, jo dažās nomās to prasa, dažās nomās to neprasa. Tā naudas māja arī nav īsti nekāda problēma, vienkārši jāpaskatās, kur ir izdevīgāks kurs. Lidostā, protams, tas ir viss neizdevīgākais. Tā, šī ir pirmā diena. Oriģinālais plāniņš bija braukt uzreiz uz Hampīru, bet es saprotu, tas bija ļoti labi, ka braucēji pieminējās, ka varbūt būtu vērts sadalīt garo dienu 2 daļās, un tas bija ideāls risinājums. Par to pasāstīšu vēlāk. Tā, šis bija pirmais apskates objekts. Šis ir Džainu templis un muzejs un viss vienā. Vienmēr sakot, ja jūs Indijā redzat skulptūru ar pliku vīriņu, tas nozīmē, ka objekts ir par džainismu vai Džainu templis vai tas, jo džaini ir tie, kas staigā pliki, tie, kas ir hardcore. Tātad, kāpēc bija ļoti jauka, mēs sadalījām pirmo garo dienu it kā 2 dienās? Tāpēc, ka šeit mēs apmeklējām 4-durgu sportu, kas ir ļoti interesants pasākums. Es 4-durgai cauri biju braucis daudz reizi, bet nekad nebija atnācis šo sportu. Ieejas maksa, protams, ārzemniekiem te ir diezgan liela, es neatceros cik, jo es maksāju vietējo indiešu, tas ir kaut kādi neatceros 2 centi, 20 centi vai kaut kas tāds. Mums piesējās, kā jau parasti, kaut kāds vietējais gids, neko paņēmām arī, bet joks bija tāds, ka čalis angliski vispār nerunāja. Situācija izglāba Ļubamirs, kas runā vietējā Kanadā valodā, un viņš mums tulkoja krieviski, jeb angliski, neatceros. Vispār kā kur reizi. Jo Ļubamirs prot runāt krieviski, arī viņa mamma bija no Odesas, ukrainiete. Tēvs indietis. Mēs ieradāmies diezgan vēl, kādu, man liekas, tikai pusstundu vai 40 minūtes pirms slēgšanas, bet te ir ļoti daudz ko redzēt. Es vēl 4-durgā ir vēl viens objekts, ko apskatīt, mēs, diemžēl, netikām. Šeit bija tāds bagātīgs mielasts un veči arī kaut kādas aunu smadzenes sēda un kaut ko tam līdzīgi. Diezgan interesanti. Lūk, šis piemineklis ir ļoti interesants. Tātad tam ir tiešā saistība ar 4-durgas cietoksni. Šī Onake sieviete ar to bomi, viņa bija karavīra sieva un bija kārtējo reizi atnesusi savam vīram, kurš toreiz bija sardzē, paēst, un vīriņš paēd, un sieva gāja uz aku vai uz kaut kādu dīķi pakaļ ūdenim. Un tagad, ejot uz savu dīķi pie cietokšņas sienas, viņa pamana, ka tur ir tāds neliels caurums, pa kuru var cilvēks cauri tā kā izlīst, un tur ienaidnieki līd iekšā. Sieviete bija ļoti attapīga, viņa paķēra bomu un slaktēja, viņas nosita vienu, pēc tam viņa viņu vilka, jo tur bija tik ļoti šaura ēka, tie, kas līda no aizmugurs, nesaprata, kas ir priekšā notiek, un rezultātā viņi tur ļoti daudz ienaidniekus nogalināja. Viņi tādu ļoti slavēti, tur pat kaut kādas svētki ir, viņai par godu. Šāds ļoti
higieniskas pēc Eiropas standartiem ēstuves ir viss ceļa malās. Ļoti interesanti, ka Indijā avīzi izmanto kā, nezinu, salvets. Dažās vietās viņas ir avīzes sagrieztas un saliktas, lai slaucītu mote. Reku ir izklāts tā kā siens. Tas ir visur visapkārt pa Indijā. Zemnieki samet tur tos, nezinu, kas ir pa salmiem no rīsiem vai no kaut kā speciāli uz ceļu, lai smagās mašīnas brauktu pāri un samaltu viņus tur. Beigās ar es nezinu, viņi izmanto laikam pakaišiem vai kaut kam tādam. Ar motocikliem tur parasti nekad nebrauc, bet mēs tikai tā podu priekš video izbraucām. Šeit pa ceļam bija ļoti skaista vieta. Starp citu, bingo numur 2. Es uz Hampiju vienmēr braucu pa taisnāko ceļu un tā vienmēr pabulījos. Tad bija ļoti interesanti sānos redzam tādu kalnu grēdu, bet es nekad nebiju kaut kā iedomājos tur izbraukt cauri. Rezultāti bija vienkārši kolosāls, ļoti skaisti. Tur ir 2 paralēlas kalnu grēdas, tādas šauras, un visas viņas, protams, izrapņātas. Man liekas, ka tur ir samētiņās, indieši jau bez tā nevar. Nevar viņi, lai nesamētiņāts savus sūdas visur. Jo skaistāk vieta, jo vairāk sūdu samētiņāti. Lūk, te ir, man liekas, kaut kas ar dzelzi saistīts, jo visi mēs bijām pārklāta tādu sarkaniem putekļiem, tā kā dzels oksīds vai dzels rūta. Šeit šaušalīgi skaista vieta. Tas ir tepatās, kur tikko mēs augšā bijām. Šeit es pirmo reizi izmēģināju savu dronu, viņam ir tur tāda lieta, ka viņu var bez visādām pultiem, bez nekā palaist, vienkārši nospiež podziņu un viņš aizlido. Šis sports nekas tāds īpaši nebija, bet viņš bija tieši pašā ceļa malā, mēs viņam braucām garām. Indijā šādiem nepārāk slaveniem fortiem, bet interesanti tas, ka cilvēki viņos ievācās un dzīvo. Principā tas sports ir, tas ir apmēram tā kā vecerīgā, tur riņķī kaut kāds mūrs un iekšā dzīvo vietējie. Bet tas bija tāds baigais musulmaņu rajons, bija tikai musulmaņi. Šis arī ir viens no milzīgajiem bingo, jo to maršrutu es pamainīju, nebraucām pa taisno, vienkārši uz Hampiju. Es šeit nekad nebiju bijis, un te bija ļoti skaisti tas uzbūvēts dambis, un rezultātā te vienkārši tecēja tā upīte, kas bija tikko iepriekš pie tām 2 klintīm. Tā ir tāpat upīte, tikai te viņa kaut kādas ūdens, pateicoties tam, ka uzbūvēts dambis, sakrājas. Te to ūdeni tik daudz vajag, jo viņu acīm redzot tajā kalnraču, tajā biznesā viņi tur kaut ko izmanto laikam. Te skati bija tādi par ugli, apmēram tā kā kaut kādā Vietnamā vai Taizemē, tie kalni izskatījās. Es neko tam līdzīgi vispār Indijā nekad nebija redzējis. Tas mans jaunais drons ir šausmīgi viegls, viņš ir tā kā pulka, viņš sver kaut kāds 130 ar kapēkām grami, un tur pat neliels vējš, viņi tur tā riktīgi burina. Tikko tur pie tās ūdenskrātuves es vispār knapi viņu dabūju lejā, jo vējš viņi gribēja aizpūst prom. Tā Igors bija mūsu čempions sociālajās aktivitātēs, visi tika ar vietējiem pakusēts, kaut gan Igors nerunā angliski, bet viņš ļoti brīnišķīgi sapratās ar visiem. Tā, te mēs bijām visāds uzlīmītas, visur līmējām savējās. Šo vietu es atradu arī internetā, un, protams, tajos Instagramos viņi ļoti skaisti izskatās. Reāli dzīvē viņš nekas tur tāds šaušalīgi interesants nebija, jo tie smukie skati no drona var tikai redzēt. Piemēram, kā šajā, ko es palienēju no viena čaļa internetā. Tā kā es domāju, ja nākošreiz kaut kādu grupu es braukšu uz šito vietu, var arī izlaist. Tas nebija tik iespaidīgi no lejas vienkārši paskatīties. Tā, jau tuvojamies Hampiju. Hampija ir mana vismīļākā vieta Indijā. Šis bija mana 10. vizīte jau. Es tam par godu pat uzlīmes nodrukāju. Tikko pārbraucām pāri tai peļķītei, citu ir ļoti bīstami, jo tas bija apmēram tā kā braukt pa ledu. Tas ūdens ar visu laiku uz asfalta ir, un viņš
glumšs, zausmīgi, tur aļas sauguši. Un tagad, ja mēs esam sasnieguši kampī un es braucu iekšā pa pagalmu durvīm, nu, kā es saku, es zinu šito mazo zemes ceļu skaisto, kā iebraukt tur centrā. Un es izvedu džeks, pa turien jau bija uz dienas beigām jau bija daļēji daži tādi paguruši. Un tā šaubījās, vai ir vērts braukt pa zemes ceļu, bet, nu, kad mēs ar visu nokļaut, tad vienkārši, man liekas, visiem žoki tur nokrita. Tā, nu, Indijas pie upēm vienmēr notiek dzīve. Nu, vienmēr sakot, šitiem visiem indiešiem, protams, ir iespēja mājās nomazgāties, bet, nu, Indijā vienkārši tā, kad sakrāla, principā sakrāla, varētu teikt, upe ir tur, viņi nevis vienkārši tur mājās kaut kā dot priekšroku mazgāties, bet upē tas svarīgi, un tur viņi tā kā arī nomazgā savus visus tos grēkus un tā tālāk. Interesanti ir tas, ka teorētiski, kad viņi tīri to pašatīrīšanās, tā kā reliģisko upē, viņi nedrīkst vairs vilkt savas vecās apakšbiks. Un tāpēc viņas ļoti bieži šitādās vietās tur ir viss nomētāts ar vecām apakšbiksēm. Tāpēc, ka viņas vairs nevar izmantot. Tā, nu, Hampī tā ir brīnišķīga vieta, tur ir vairākas dienas noteikti jāpavada. 2, tas ir vispār minimum programma, un tā kā mums tas ceļojums bija ļoti garš, tad mēs atkal braucam pa to pašu taku, kur vakardien mēs izbraucām, tagad tikai mēs braucām pretējā virzienā, paskatīties šur un tur. Te uz priekšu tūlītās mēs piebrauksim pie pārceltūs. Es tur esmu vairākas reizes cēlies pāri emociju, tas sapodi pēc vairāk, ja gribās. Bet tā kā mēs bijām ļoti daudz, tad tur uz tās laimes tur var kādas 3 motocikli, man liekas, tikai varbūt 4 uzbraukt, negribējās ir baigi tērēt laiku. Šeit es vicinājos ar rokām, stāstīju, tajā vietā bija sākuši būvēt tiltu pirms labu laiku, bet UNESCO viņiem pateica, izvirzīja ultimātu, pateica, ja jūs uzbūvēsiet tiltu, tad mēs jums atņemsim to UNESCO statusu. Un šeit es uzbraucu mocīti un tālāk es nekur vairs netiku. Tur tāda smuka vieta vienkārši atpūsties. Mēs uzbraucām un tad, kad aizējāmies prom, es moci vairs nevarēju pielaist. Te garām brauc kaut kāds zemnieciņš, mēs tur visu salicām, gandrīz apgāzām tos ratus, jo viņiem ir tikai 2 riteņi. Nu, lūk, mans mocis bija beigts palaist, viņi nevarēja ne ar stumšanu, ne ar ko, un visu mēs tur pētījām. Bija tāds sajūta, ka baterija beigusies, jo tajā brīdī, kad startē baterija no 12 voltiem krita lejā uz 10, bet beigās izrādījās, ka dzinējs ir noklapējis, vienkārši tur vai no eļas padevu bija slikti vai kas, bet, nu, vienmēr sakot, dzinējiem jātais kapitālais remonts, un mocis bija galīgi miris. Te mani čaļi stumju uz kaut kādu atrada reku servisu vietējo, bet uz čalis tāds galīgs nepraša, viņš prot tikai tāds parastos mocos, lētos mocīšu kaut ko labot no manējā, viņam nebija nekāda sajēga. Tas arī, pat ja viņam būtu sajēga, viņš neko nevarētu izdarīt, jo tas bija pārāk, tur ir virsuls jāmaina, cilindrs jāmaina. Es zinu, ka Tungabadras upē ir krokodili, bet es nebiju iedomājis, ka šajā kanālā arī viņi ir ievalkušies. Nu, reku, es cik džekiem iedevuši tās koordinātas, es tur pats paliku ar to motociklu, un Jubamīrs man arī palīdzēja tur viņu kaut kur nogādāt tur. Un es viņiem pateicu, un brauciet tur nopeldēties forši, un izrādās tur ir krokodili. Te man liekas, tikai 2 atnāca uz šito vietu. Pa labi tas ir video no man iepriekšējā apmeklējuma, pa kreisi, ātri drausmīgi noveicās, tās kazas tur gadījās, baigi smuki. Nu, zinātnieki īsti nezinu, viņi saka, ka tas it kā apbēdījuma vieta, cik tur 1000 gadu. Šis ir tas Tungabadras upes kanāls, arī ar šito kanālu uz to iepriekšo vietu var aizbraukt. Viens no skaistākajiem ceļiem vispār Kargmaņš, tā ļoti skaisti. Šo
vietu es atklāju 2022. gadā, kad šeit bija dēla, un tāpat tās ieraudzīja kaut kādu sānu ceļu, domājam, jāpabrauc pa viņu. Vienalga laika daudz, uzbraucām augšā un baigi interesanti reikt tā viens akmens nokrāsots un tā kā gotiņu uztaisīt. Atpakaļ ceļā mēs vēlreiz apstājāmies papeldēt un, protams, vietējie, kad ierauši tādu bara baltajiem līdz tur vienkārši sajūsmā. Šī ir viena no slavenākajām kampī vietām, tas ir upes otrā krastā. Te ir kaut kādi 6 pāri pakāpieni, pat īsti nezinu, varbūt pat 7, un mēs vēl baigā kāpšana augšā. Un mēs te tieši pirms saulrieta uzkāpām, jo es nekad nebiju saulrieta sagaidījis tieši šajā kalnā. Bija interesanti, jā, bet lejā jau mēs pa tumsu kūņājāmies, tikai pa citām. Te ir 2 trepas augšā, otrs ir drusku īsāks. Kārtējais rīts, jā, mēs katru rītu nācām skatīties ziloni, jo tajā templī ir zilonis, kuram iedod 10 rūpijas, un viņš ar snuķi tev pabaksta pa pieri, tā kā svētība. Un to ziloni, kas ir dzīvo, viņu katru rītu veda uz upi mazgāt. Un mēs pirmo rītu gaidām, nav ziloņu, otro rītu tā mēs viņu arī nesagaidījām. Nezinu, kas ir noticis, kāpēc ne, jo agrāk regulāri viņi. Šis tāds interesanti vieta, vienmēr ir ūdens, man bail iedomāties musonu laikā, tad droši vien ir vismaz metrs vai 2 vairāk. Un šeit es atradījos no manas kameras, jo paslītēju kājas iežāvos tajā ūdenī ar to DJI kameru, un viņa nebija ūdens izturīga, viņa nomira. Šī ir viena no maksas vietām, kampī, viss 95% ir bezmaksas, piemēram, šī aka ir bezmaksas, bet tur tikko iepriekš, kas bija redzams, tur ir jāpērk biļeti un ārzemniekiem viņi maksā ļoti dārgi. Par to nopirkto biļeti var apskatīt 3 objektus kampī. Šeit bija krievu turisti, no Krievijas, un man bija sagatavots uzlīmes ar Putlehuilo tādu uzrakstu, un tad, kad es sadzirdēju, ka tur ir Krievas fiks, aizlavījos viņiem priekšā, uzlīmēju uz stabu, un tad mēs visi ķiķinājām un skatījāmies, kāda būs viņa reakcija. Bet viņi visi baigi izlikās, ka viņi nav pamanījuši, bet tā uzlīme bija tieši tā, ka viņi nevar nepamanīt. Tā Ļubomīrs jau te pamatīgi piešvilpies. Viņš man ļoti palīdzēja, viņš tur teica, lai es eju ar visiem večiem, lai nesajauc sūri, jo es tomēr biju tā kā gids visiem. Un Ļubomīrs uzņēmās to rūpi par manu salauzto motociklu. Viņš ir noorganizēja, ka viņu aizsūtīs uz Bangaloru. Bet viņam tas viss bija laikam ļoti garlaicīgi, un viņš tikai iesūca pa drusciņai beigās vispār. Viņš beigās šī kalna arī atkūņojās augšā. Vispār tas bija šausmas, ka viņš, nevis šausmas, bet tas bija tāds brīnums, ka viņš lejā dzīves nokļuva. Jo te jums nav nekāda Eiropas Savienība, te nav nekāda drošības margas, nekādi vienkārši ej gar maliņu un tur pasarg Dievs, lai kāja paslīdē. Šī ir visjaukākā vieta, kur skatieties saulrieta kampī. Jo viss tā kampī ciemats kā uz dēlnes un vispār tā apkārtējā ainava ir vienkārši satriecoša. Ļubomīrs dejo kobras deju. Igors izklēdēja visas. Tā, viss 2 dienas pavadītas, dodamies tālāk. Šitais te kadrs ar mērķiķiem, kas tūlītās būs, patiesībā bija 1 vai 2 dienas iepriekš, bet es jau biju filmu samontējis un es nevarēju tur nekur viņu iespies vairāk, tāpēc es pieliku te. Šī tā viesunams kampī, kur mēs gulējām. Starp mums bija apmēram puse, man liekas, vai pat varbūt vairāk motobraucēji, kas mīl braukt pa šitādiem visādiem neceļiem. Un kādreiz skatījās brīnišķīgi, tur dzīves realitāte bija tāda, ka tur bija dzelzceļas lietas un mēs tālāk netikām. Šeit mēs pa ceļam iebraucām vietā, kas saucās Aihole. Tur ir ļoti daudz, ko redzēt. Tur faktiski minimums pusi dienas var pavadīt. Tur ir visādi tie tempļi. Un šis konkrēti ir aprakstā ir tā kā džaina, bet izskatās pēc budistiem vairāk, jo tur tā poza, lotus pozā bija. Šī vieta bija tāds neliels līkums, bet ja es kādreiz vēl došos stūrē, tad te nav vērts braukt, nekas tāds.
nebija interesanti. Instagram rīlos izskatījās tā forši, tur bija drons apfilmēts un tā un šitā, bet, realitātē tur nav vērts krātīties labāk. Pavadīt Aiholē kādu lieku stundu, ja tur tiešām ir daudz ko redzēt. Vienīgais tas, ka Aiholē tur arī ir tas pamats, slavenākais tas objekts par samaksu un ārzemniekam, man liekas arī. Beidzot mēs sasniedzām šodienas galamērķi Vidžajapūras pilsētu, kas ir tāds baigais musulmaņu citadela, viņi arī musulmaņu būvējuši, un redzēsiet tur tālāk. Mums te arī sanāca kaut kā, mēs tā jau uz vakar pusi atbraucām, un mans plāns tāds oriģinālais bija, ka mēs jo tas pārbrauciens nebija garš šodien, bet kaut kā tā, tas viss izstiepās garumā, un es biju domājis, ka šito vietu, ko mēs tagad no rīta skatāmies, apskatīt jau vakar, bet tā nesanāca, un līdz ar to tādu laiku nobīdīt pamazām. Es šeit biju pirms kaut kādiem 11 gadiem, 2000, kaut kādā 12. laikam vai 13. gadā, es vienkārši biju mēms. Man šī vieta patika daudz vairāk nekā Tadžmahals. Tā, es neatceros, te arī laikam bija kaut kāds biļets vai nebija. Un te ir ļoti svarīgi atnākt tikko, kad viņš atverās vaļā, jo reku šajā zālē, kur ir tās baigās atbalsts, lai tur nebūtu pārāk daudz cilvēku. Tad, kad es te biju pirmo reizi, tas vispār baigi nenoveicos, jo bija atnākusi kaut kāda skolas ekskursija, un tie skolēni tā kā mežoņi tur kliedza, viss, tas vienkārši bija, tas bija kaut kas šausmīgs. Bet akustika, protams, brīnišķīgi paklausieties, kā Juris dzied. Šeit, kad mēs atbraucām uz šo vietu, es papilmēju ar dronu, un tur vajadzēja būt brīnišķīgiem kadriem. Tad, diemžēl, kaut kā failus kopējot no drona uz telefonu, viņi sabojājās un nebija lietojami. Tas bija ļoti, ļoti žēl. Jūs jau pēc arhitektūras redzat, ka tas viss tāds musulmaņu stelīts. Tagad dodamies uz Badāmiju. Šī atkal ir, mēs ķērsojam otro reizi jau Krišnas upi. Viņa tā diezgan plata, bet viņa plata ir tikai tāpēc, ka tur ir dambas uzbūvēts. Un tāpēc, ka tur ir tā upe un ļoti daudz ūdens, ļoti lauksaimniecība attīstīta, īpaši audzē cukurniedrus, jo viņām tāda cukurniedra pēc būtības ir kaut tāds kā pūra valsts, viņām vajag daudz ūdens. Un šeit bija viens no apskates objektiem, tā kā paredzēts skaists ūdenskritums, bet mēs tā smuki baigi iebraucām, un tad Jubamīrs paprasīja vietējais teica, ka tur jāpaiet kājiņām, bet nav vērts, jo ūdens nav vairs, tāpēc, ka janvārī jau ir sausā sezona, un tur nebija vērts. Šī tāda vienkāršāka viesnīca. Indijā ir, lielākā daļa viesnīca ir privātās, bet šī konkrēti ir valsts, un, kā jau jūs visi saprotat, viss, kas pieder valstī, viss ir daudz sliktāks nekā privātais, jo, tur cilvēkiem tā neviens arī īpaši neiesprings, visi nāk tikai pavadīt laiku, nevis strādāt darbā. Tā, es Badāmī jau biju iepriekš bijis, un Čaļa aizgājos skatīties uz to slavenāko vietu Badāmī, tas ālu tempļus vai Klintīs izgrebtos tempļus, ar ko Badāmī tieši ir slavens, bet es viņus jau biju redzējis, tāpēc es pilnīgi pretējā ezera pusē uzgāju augšā fortu apskatīties, tur arī visādi tempļi. Reku tur otrā pusē tieši bija tie tempļi, kur puiši aizgāja apskatīties. There's only one rule in the jungle. When the lion's hungry, he eats. Tā šodien ir viens arī no garākajiem pārbraucieniem mūsu visu ceļojumu laikā. Un pa ceļam viens apskates objekts, kuru es atradu vienkārši internetā, un es nekad tur nebiju bijis.
Tāpēc tā bija tā kā loterijas biļete, vai viņš būs interesants vai nebūs, jo bija tā pieredze ar to iepriekšējās dienas ūdenskritumu, kur mēs nemaz netikām klāt. Bet tur bija vēl viens objekts interesants. To mēs izlaidām vienkārši, tāpēc, ka laiks jau sāka aptrūkties. Bet šī vieta bija brīnišķīga, ļoti labi. Turpatās netālu no šosejas bija ļoti viegli piebraukt un kājiņām, tad vajadzēja kāds 200-300 metrus tikai paiet pa šī tādu skaistu akmeņainu, kokainu vietu. Es vēl brīnos, no kurienes tas ūdens ņemās. Tagad ir saucējs periods un viņš tek no augšas. Tas ir tā kā, mēs tā kā kaņonā esam iekšā pašlaik. Kur tur ūdens var udrusties, tiešām mēs Kad es skatos citu motobraucēju video, tie garie dronu kadri man vienmēr liekas, gandrīz vienmēr liekas tā diezgan izstiepti pa garu tā kā, bet tagad es pats riskēju tādus diezgan garos salikt, jo tā vieta tiešām bija ļoti skaista. Vai plandes, protams. Es jau par upi mazliet ieminējos. Upi tā ļoti svarīga lieta. Upītē jūs varat nomazgāt savu automašīnu, turpat blakus pačurāt, iemest grūzīšus, izmazgāt peļu, nomazgāties, veļus smiltiņās izžāvēt. Vienmēr sakot, upe dod visu. Un šis bija tāds jocīgs, neticams šiks restorāns kaut kādā nekurīgas vidū vispār. Kaut tāds ciemats un tāds apmēram galvaspilsētas līmeņa iestādījums. Ko tu tukšķīvs, jo nekad atradīs? Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. Tā, tagad mēs esam sasnieguši jau rietumu gātus, kas angļu saucās Western Ghats. Tā ir kalnu grēta, kas stiepjās no pašas Indijas apakšas līdz gandrīz vai augšai, tad viņa aiz Mumbais beidzās. Tagad mēs esam nobraukuši lejā, tur vairākas stundas pa tādiem serpantīniem jābrauc. Šo vietu sauc Old Goa, te ir muzejs un baznīcas Portugāļu būvētās un tā tālāk. Tagad beidzot mēs esam sasnieguši galvaspilsētu. Un tagad es paskatījos uz laiku un sapratu, ka jātaisa saviem beigas šai sērijai, lai viss kopējais ceļojums nebūtu pārāk garā tādā vienā skatāmā gabalā. Tas arī viss, un viņi ķeros pie otrās daļas.